mazājies, tu domāji, policijai nēšos vadīt, tu domāji, tu līdz nevis vadīt. Es saviem mātei pat pasūdīju mātu, vidu gudrātēlus, vēl savai sapkārt. Mīļo puķi! Ko mīļo puķi, cirnīt? Starp citu, aizbraucu, bet telefonu aizmirsu mājās. Ap to laiku atnāca īsziņa. Tūlīt skatīsimies. Vispār jau es uz mirklīti tikai tā. Tūdiņ atnes man tējiņu ar gulciņām. Kādu to paskatījosi? Nu redzi, lieta tāda, kad vakar es taču kaķīti aizvedu uz veterināru klīniku, viņš bija jāatstāja pa nakti, un es viņam atstāju telefonu, viņam ir garlaicīgi, lai viņš kaut ko atrakstu. Pičuks māk rakstīt. Jā. Tu esi mīļš. Ejam, es uzklāju gulti. Bet es nezināju, ka Pičuks tagad māk rakstīt. Kāda tie kaķi jūs? Ziņoja, ka neatpazīts lielzināru kuģošanas transporta līdzeklis ir šķērsojuši robežu teritoriju. Tuvojas strauji mums, vai man izmet kardinālu bojas? Kardinālu bojas aizliedz izmest 7. protokols paaugstinātās stresa situācijās. Nekavējoties ziņo apkalpas locekļiem, lai viņi maina kursu uz vektoru 02, vai arī viņiem tiks atņemtas jūrnieku grāmatiņas. Sapratu, kapteini. Vai ir jau saņemta atbilde? Tūdaļ. Man piedzims bērns! Brauc ātrāk! Brauc ātrāk! Vēl! Nu ko, Robert, vēl tikai 2 jautājumi, un tu varēsi doties mājās ar šo te koferi, kurš ir pilns ar naudu. Kā tu jūties? Es esmu ļoti uztraucies, necerēju, ka tik tālu tikšu. Neviens necerēja. Uzmanību jautājumā. Ar kādu burtu sākas latviešu valodas alfabēts? Šis ir grūts. Tev būs varianti. Variants A, B, B, C, C, A, E, D. Tā. C. Robert, vai tev tiešām liekas, ka latviešu valodas alfabēts sākas ar C burtu? Nē, es domāju variants C. Tātad C, vai A, vai B, vai E, vai D? C, A, C, C. C. Jā. Tā ir pareizā atbilde. Un fināla jautājums. Atgādināšu tev, ka tev šobrīd ir tiesības paņemt sakrāto piķi un doties prom. Nē, es esmu cīnītājs tieši līdz galam. Ļoti labi. Tad atgādināšu par tavām 2 papildu iespējām. Tu vari izlekt pa logu, vai arī atbildēt ar SMS palīdzību. Vai tu esi gatavs fināla jautājumam? Jā. Ko Lāčplēsis teica melniem bruņiniekam īsi pirms cīņas? Izlaiž to logu. Izvēlies prātīgi. Nu, es ņemšu to SMS no drauga. Diezgan strateģiski labs gājiens. Tātad, ko Lāčplēsis teica melniem bruņiniekam īsi pirms cīņas? Atnāk uz randiņu ar saslapinātām biksēm. Tā ir pareizā atbildē! Dzīvē ar humoru nav bezizējas situāciju. Improvizācijas šovs Spiediens! Labvakar, dāmas un kungi! Esiet sveicināti improvizācijas šovā Spiediens! Aprīļa mēnesī liels prieks jūs visus atkal satikt, redzēt tik kuplā skaitā. Improvizācijas šovs Spiediens joprojām sastāv no īsām kodolīgām etīdēm, kuras iepriekš nav iestudētas. Putniņa! Kaspars Reināks! Juris Kozlovskis!
jauki, ka kopā ar jums zālē. Bet sāksim mēs kur? Kur divi cilvēki šādi varētu atrasties? Jūsu ieteikums? Sporta zāle. Ļoti labi, sākam sporta zālē. Aktieri sasit plaukstas, mainās, etīdi plaslīts, jā. Svarīgi, mēs katru etīdi šajā šovā sākam ar skaļu 3, 2, 1 aiziet. Visi kopā ievelkam gaisu un 3, 2, 1 aiziet. Nu, ja jūs vēlaties piečpiens vienai kājtaisies šādi, atkārtēt pēc manis. Jūs atnācāt trenēties vai tikai savu telefonu ņemties? Izbeidziet, ir jau jābūt arī mazliet cilvēcībai. Tas pīza storis tiešām izšķīgsmīga meņa. Jā. Tu priecājies, ka es tevi te atvedu? Jā, tu priecājies, es priecājos, tu mani bildiņi. Jā, es tiešām uzvaru tavs apaus. Es mēģināšu nedusmoties. Un tomēr, parokai man ir pise. Nu, lūk, šis ir no 15. gadsimta. Jā, bet tieši šādi es meklēju. Kāpēc mēģers? Tik ķiešu nebija. Vai cik lepojies, normāls puika? Nu jā, pēc izmēriem manējais. Nu, sanāca plaus kā plaus, nu. Bet, nu, Laikam nevajadzēja sapņās. Drobišķi. Nē, tāpēc es tevi saucu par manu rotiņu. Un jūs tiešām neesat dzērusi, ja? Paldies! Tā tas arī darbojās. Izmantojiet to pēc saviem ieskatiem. Etīde, kur kaut kas ap zagli. Visi dara tā. Visi skaita no 3 līdz aiziet. 3, 2, 1, aiziet! jā, un es tikai pamodos, un viss šitais te man te bija saplausts. Aha! Pierakstīšu. Aizmirstās. Un vai jūs bijāt pats tajā brīdī šajā dzīvoklī? Nē, ko es domāju, tas guļus vai šā dzīvoklī, mīļo policis. Es negribu izvirzīt vēl nekādus pieņēmumus, taču jūs tiešām izskatīties pēc tāds, es varētu arī gulēt svešā dzīvoklī. Visi sāk sevi pārmeklēt. Man te kaut kur vajadzēja būt fotoaparātam. Ir. Ļaujiet, es nobildēšu šo vietu, jo izskatās, ka šeit ir darīšana ar absolūtu amatieri. Pēc kā jūs to spriežat? Nu, viņš te vēl joprojām guļ. Un tad šitāds izskatās amatieris. Visi nospļaujās. Tos amatierus, pat zagaļi vairs nevar būt profesionāli. Sveicināts! Visi apskauj amatieri. Prieks, ka ļāvi sevi noķert. Inspektors ķērājs. Viņš sūdzās Jūs viņus. īpašnieci liepiņu, varbūt atdosiet mantas. Es tiešām, es jūtos nelāgi. Visi skatās viņu, visi skatās, viss kaut kur apkārt. Par ko gan nelāgi, es vēl neko neesmu piefiksējis. Jums ir izēja no šīta nozieguma. Ja jūs apgalvosiet, ka jūs esat viņas mīļākais, jo viņi izskatās pēc tādas, kurai varētu būt, visi ir pārsteigti un priecīgi. Es sāks kūpsīties. Kā jau es teicu? Kūpnīties, tāpēc, ka Līga ir vistuvāk, bet tad arī tie Juraviši tiešās. Kā teiks policists? No, ir kā ir. Katrs dara, kā zina skatītāji. Mēs tagad sāksim skaļi aplaudēt. Kāds iepļaujās? Kāds uztais ovācijas? Sākam aplaudēt skaļi. Ļoti labi. Jums skatūs kā skatūs mērķis. Ar augstu lecienu paņu. Atnūs ieradies. Jūs jau aprunājāties. Labāk redzētu ekrānus. Mums nekas nemainās. Mēs turpinām ar 3, 2, 1 aiziet. Artur, mēs par kaut ko īpašu runāsim? Es esmu šeit.
Ko īsti? Mums vajag scenāriju zināt, vai nevajag? Kāds scenāri? Tu skaties uz bildi un runā tekstu. Sākam ar 3, 2, 1, aiziet! Tur nav 3, 2, 1, tur 2, 1, spēr. Labi, forši šortiņi, tam ir kumpaņikā, vai labi teica, ka piestāv ko vēl vēl viens strāļi vari, kādas man kaut tas mopikoņas. Klau, nu šitā te mums darbā tagad redz kādam forma, kāds process. Es šitā var Jā, es redzu, kā šo formātu iečako manējo šķelbiņu. Rekā, es klavierītes uzspēlēšu. Klausies! Varbūt ar tevi izbraukšu, zini, no sākuma es tevi izvisināšu tu mani uz savu motocikletā, viņš ir diezgan skaļš, es saprotu, jā, tu varbūt. Ceries, kā tu mūsas saķērušies pakarāli no iekšā. Kādas mūsas? Klausies, es vakar nodzīmos, un pasties, man drusku nav palicis uz formas, drusku tā vārda. Nē. Jā, nu redz, es tev pienākšu tev vēlreiz klāt. Uz kā, jā, krūtēgas, kopsā, tu zini, ka mocim laicīgi jāiziet atkat. Tu līdz pasaukšu kādu palīgā. Neaiztiec mani, vecīt, tu zini, ar ko tu esi sasējies. Palīgā! Skādā ainavas piedāvātas klāja studijā. Hasā! Tu nevar atkavies? Jau. Jaunākā vada. Palīgā! Aizšauj man uz citu planētu aizsit. Pagaid, es arī gribu pakauties. Tev pat beidzot. Izbeigsiet. Atkal par šortiņiem strīdaties, nu. Lai viņš valkā. Pakad, pasties man kā miest gurns. Pasties, tu tik liels, tu tik varens, tu tik reses, tu tik maigs, tu tik stulps, tu tik apgūs. Tu tik... Viņš pārāk par manām mūsām kaut ko teikt. Jā, nu paldies visiem klausītājiem, visiem, kas mūs klausījās, tad tiekamies jau pēc nedēļas visu labu. Nu, priecājos! Vai jūs priecājaties, ka es jūs uzaicināju uz raidījumu? Savu laiku baigi bieži. Vai jūs esat sēdējuši cietumā? Nu, un otrajā stāvā divi čigānu tautības, un pirmajā stāvā parasti neiepazīstos. Tad, kad jums notiek intīmas kaut kādas rīcības, kad jūs vienkārši nodarbojaties ar seksu, kā tas notiek? Nu, pārstājiet, jūs man glaibojat. Es nezināju, ka jūs protat tik labi dziedāt. Paņem to sev, tas ir daudz laicīgs, tavs taimiņš. Ja tev nav, tu vari būt mans kaimiņš.
redziet, ir tāda lieta, ka mums saruna ir ļoti garlaicīga. Laikam beigsim. Šeit man jāsēž. Galvenais runājiet mikrofonā. Jums tas smoki? Nāciet iekšā. Drīkst ienāk? Labdien. Paldies, Matiem! Un ar sveiki iepazīstināju mūsu lieliskais ģitārists Elvis Kravcovs. Skaļi aplausi viņā. Paldies! Šai etīde ir alkometrs. Mēs esam sadalījuši spēles laukumu 4 daļās. Ekrānos jūs varat no augšas redzēt to. Šeit mums šajā kvadrātā ir dusmas. Šajā kvadrātā mums ir kaisle. Šeit ir bailes un Sanda stāv prieka sektorā. Tātad, aktieri, kurā sektorā jūs atrodaties, tāda īpašība jūs pārņem un pielīp un jūs darbojaties tikai tās varā. Ieteikums alkometrs, etīde, emociju kvadrāts. Sākam mēs ar ierasto 3, 2, 1, aiziet! Tu var klusāk. Protams, ar inspektori Baiba zona. Tā jau slikti. Var vēl klusāk. Inspektori Baiba zona. Klusāk, klusāk, daudz. Oh. Būs jākuš trubiņā. Nē, nekādā trubiņā. Vecīt, es tiešām biju laipna. Ilgu laiku biju laipna, pareizi? Ja ir jākuš trubiņā, tad ir jākuš. Ilgu neesam lasījuši. Ikdienā. Tikai Twitterī? Jā, labi. Kur tas alkometrs? Labi, nešķīgs. Reku, protams, ka man normāli somiņā. Tā trubiņa liksim jaunu. Nu, aiziet. Nu, davai, sākumā neskatos. Pārsteidz sievieti. Gāz iekšā. Neko sev dusmas izpildīt. Starp citu. Un alkometrs kaut kāds ūdeņi. Alkometrs citu. Kungs. Kāda būs policistiem elektrība? Cik labi, viss ciems jau runā, beidzot kāds tai blondaļai sadrunka burnu. Artūrs Pēcis. Pirmais, kurš uz šīs skatuves iesit vislīgai. Tas ir fantastiski. Tu izdarīji to, ko mēs visi sen jau gribējām. Pareizi, Rūri? Jā. Cik bieži tu esi dusmīgs uz meitenēm? Artur, pēc tam tev nāksies iekaustīt arī mani. Man labāk patīk, kā tu dusmojies uz savu. Meitenes bišķi nomierinās, dabūs visas, bet... Ja Arturs saka, ka tā būs tā, tad tā būs. Tas ir vārds un likums. Nākamo etīdī spēlēs. Noteikumi šai etīdē ir sekojoši. Jums būs jādzied. Jūs runāsiet, tikai dziedāsiet. Jums palīdzēs Elvis pie ģitāras, viņš spēlēs kādu melodiju. Neviens nevar palīdzēt. Un tiklīdz jūs izdziedat frāzi, jūs sperat soli tuvāk viens otram. Kā tiek izdziedāt nākamā frāze, atkal solis tuvāk. Etīde beigsies tad, kad jūs satiksieties. Jūs dziedat par zilā brāļa sievu. Mēs sākam skaitīt ar 3, 2, 1, aiziet! Zini, es nenācu sūdzēties. Man tikai apnicīs ir izlikties. Tagad tu zini, jā, viņš ir silts. Bet tas nekas, viņam ir brālis.
Burtiski tāds pats. Tikai tas jūs. Es nespētu izturēt vienu vīrieti zilu, un vēl viņa brāli ar tik tīslu stilu. Vai tu atceries, kas notiek, ja saļauts zilu ar zilu, tur var vīksne dzimst? Es zinu, kad tev patīk krāsas, varbūt būsim māsas. Tā mēs runājām. Nāc ar mani šopingā, man vajag jaunu krekliņu, jo tiešām man stils ir mēdīgs. Es nevaru atbildēt par saviem vārdiem runātiem, bet es nevaru pieņemt māsu ar rugāņiem. Man šķiet, ka viss ir pārāk sarežģīti, man vajag, lai tu man izpalīdzi. Es gribu, lai tons man dzied no sirds, kā mums piedzimst bērns. Vēl agrāk tu gribēji caur tevi klāvēstību, un iesmērēji man savu brāli par vīru. Tas bija netīrs gājiens, bet es gribu mainīties ar tevi, un viņu un sevi. Es gribu, lai tu ar mani esi, jo man viņš arī traki besi. Jā, es saprotu, ko tu jūti. Jā, es saprotu, ko es jūtu. Mums saviem diviem ir grūti, tāpēc labāk kopā mums būtu. Paliksim kopā līdz rītam, Kā minimums. paliksim kopā līdz rītam. Sāka Kaspars un Lielīgs pie ģitāres. Lieliski! Bišķiņ atkāpieties, mums jāparunā, mums kas ir? Džeki futbolu nespēlējat, uzvārdu? Māris izpalīdzēs mums šai etītē. Māri, mēs te iedosim alfabētu burtus. Un viss, kas tev būs jādara, būs jācilā šie te burti. Jo ātrāk, jo labāk. Tu vari apsēsties, lai tev ir ērti šeit. Sanda. Tu vari ieņemt vietu krēslā, sagatavot burtus, un tas, kas notiks, Sanda un Līga izspēlēs. Jums jākoncentrējas uz impru. Jūs jau pareizi savranāt. Jūs sāksiet teikumus uz to burtu, ko rādīs Māris. Tu cel augšā burtu, viņas sāk teikumu uz to burtu, ko tu rādi. Iedosim pirmās nepieciešamības preci, nosauciet lūdzu. Ziepes. Ziepes. Jūsu ieteikums šai etīdei ir ziepes. Improvizācijas šos spiediens, Māris Verpakovskis, apvienotais skatītāju koris sāk ar 3, 2, 1, aiziet! Meit, padod man. Tu vienmēr nāc uz vannas istabu tad, kad es. Tā ir. Kādreiz viena negribi arī nokārtoties. Ērti jau būtu, ja mums tolete būtu
tu atsevišķi no Vēstabas? Jā. Pardon? Es piemirstu bišķi, ko es darīju tagad. Circenis tu. Nopietni. Nu labi, vispār pārgāju. Ugunsdrošība arī starp citu pilnīgā čupāšu tajā ēkā. Da nē! Nifikas! Čupķi! Tādā! Huijā, kas dzīvoja! Uzdevums redzēsiet uz ekrāniem. Uzdevums, ko dos Jurim, sāksies ar J, un tad uzdevums Sandai S, un tad uzdevums. Austiņas ir iekšā, pārbaudām vai dzird, Krišāns pačukstēs jums austiņā kaut ko. Ekrāni ir sagatavot, mums atliek vien noskaidrot šai etīdei. Ir dzimšanas dienas, ir vārdu dienas, ir neskaitām daudz citas svētku dienas, bet kāda svētku diena nav? Ko vēl vajadzētu atzīmēt, nosvinēt? Silo dienu, protams, atļauj man tevi apslēgt pirmajā. Paliekam vai? Šeit ir vēl Jānkām viņa diena. Algas dienu svinam kopā. Kopā ar citu. Tur bija kādu? Kapu svētkus svin. Latvieši svin kapu svētkus. Kas? Šķiršanās dienu. Apsveicam Arturu. Cilvēki nokliedās smēļu. Uzvārda dienu. Uzvārdi, man patīk tā šķiršanās diena. Visi nesvin, bet vajadzētu. Jūsu ieteikums šai etīdei ir šķiršanās. Tā, ekrāni mums ir gatavi, Krišān? Gatavi. Varam sākt ar skaļu, enerģisku, nedaudz kaislīgu. 3, 2, 1, aiziet! Mīļā, man tev kaut kas jāpasaka. Nu, saproti, ir pienākuši tādu laiku, saproti, gaiputni citreiz lido kaut kur citur tālāk. Vai šito es nesaprotu? Kāpēc viņiem ir jālido reāli prom? Nu, saproti, kontaktlīdz arī citreiz izraujās. Un tu es arī nesaprotu. Paskaidroju. Vispār gudresmu. Ну как тебе? Ну так, ничего. Давай по-мужски, я тебе скажу. Ты дзерси? Да, конечно. Зеленый, да. Саркадекс. Ну, тогда я тебе хотел сказать, как, ну, знаешь, мы не пара. Пара. Kā tu šo domā? Kā tu to domā, ne pārā? Nu saprot, nu tu taču nesalīdz. Nav laiks? Nu, pīle ar cūku nepārosies, nu. Jo man māte teica jau tad, kad mēs precējāmies, bet es teicu, ka mēs laimīgi dzīvojam kopā. Jā, nu jā, ir jau 6 mēneši, jā, rekords. Bet ir pienācis tāds laiks, mums ir labi. To saki. Saki, kamēr es vispār nezinu roņīgus. Atraušu logu. Logu? Logu? Tev tur kāds ir aiz loga? Valdemāra iela. Tu gribēji, lai es no tevi šķiros, jo tur ir tavs puisis. Valdemāra iela? Viņš ir Valdemārs! Krišāns Valdemārs. Krišāns Valdemārs. Tas ir tas basketbolists. Izpēc ir mīļot cilvēku. Krišāns Valdemārs ir gandrīz kā Ojārs Vācietis. Kurš šodien tā būtu smējies, ja to pasmeļ ar sauju?
Dievs bija iemīlējies pasaulē laikā. Jūs esat sadarījis pāris, bet nespējat līdz šķiršanās izšķirtiem. Paldies Krišānim par čukstiem ausī. Visi nostājas vienā līnijā, uzspēlēsim ātro etīti. Cīņas likums. Vēl varianti. Rembo. Hangover. Taģiras. Nu, okei, zilais valis pierunājā, bet vienu, ja? Okei, zilais valis pierakstam. Zilais valis ir ciesma. Es nezinu, kā es to zinu. Zilais valis. Miedziņš nāk. Tā, tas gan sen nav redzēts. Vēl divus paņemam, cik mums ir 80, ļoti labi, vēl divus. Jā. Ceļojums. Eiropas ceļojums. Paldies. Magaivers. Tad jau Transformers arī. Ja Magaivers, tad Transformers arī. Tie jāiet roku rokā. Nu labi, pietiks mums jau. Paldies liels par ieteikumiem. Tas, ko mēs darīsim, es nolasu tātad jūsu ieteikumu, kurš vai kuri aktieri jūtas gatavs par solis priekšu un izspēlē ainas situācijas, kas netika iekļauti šajās filmās vai TV raidījumos. Un sākam mēs ar draugiem. 3, 2, 1. Arturs vadītājs aizmirsa 3, 2, 1 aiziet. Ātri labojam ar skaļāko 3, 2, 1 aiziet vēsturē. 3, 2, 1, aiziet! Draugi. Vēlreiz 3, 2, 1. Es izdzēs no draugiem. Tevi arī. Es tikai atnācu aizņemties cukuru. Mēs esam zilie draugi. Paldies, Jūri, ka man nepaņēma. Vakarā paņem. Nevarēja. Sieviņas kavēšanas darbs. Renegāts. Bet jūs jau saprotiet, ka atlīdzības nebūs. Es nevēlēju. Pielīmēju šūtas, vairāk reizi šī nav. Tik reizīgi, prom. Paldies. Es taisīju pieklājības. Es uzmanīgs vakarā, viņš nav diezko punktuāls. Raidījums daudz laimes. Un daudz laimes apaļajā 60 gadu jubilejā, lai ceļot. Viņi atkal dzimtu no bukaļšiem. Viņa cik par sveiku! Gribēju apsveikt 12 gadu jubilejā, novēl tev nodzīvot vismaz tikpat. Egons ar ģimeni sveic savu brālēnu un novēl atdot parādu ātri. Cīņas likums. Iegodiet roku vai? Rembo. Teica? Rembo. Pagaidi. Cīņas likums, labi? Vēl teica. Es ar tevi. Sorry, mozā, mums resnēs būs samā. Rembo. Evo, Silvestr sa stolova iđi suda. Paģiras. Tu pat nesā galvu. Zilais valis.
Es uzkāpēs zivs un zivis peld ūdenī. Zīlais palīgs. Kaspars man gribēja pateikt, kaut ko es tiem pateicu. Jā, es gribēju tevi izrakšķīt. Magaivers! Tā es nesaprotu, ko darīt ar čieku un nesat skoču. Bet tevi vismaz... Izručīt. Nav brīnums, ka tev jau ir bērns. Šī nav manas vecmāmiņas recepšu grāmata. Jā, ja kāds nezin, Gaivers parasti saka, manas vecmāmiņas recepts pielīdzināja kaut kam šī. Miedziņš nāk, vēl miedziņš nāk parādam. Kas netika parādīts? Es valtu pušu adorsi. Ja jūs negulēsiet. Mildī! Cits raidījums. Paldies! Artūrs Vētnieks uzkāpj uz skatuves. Paldies par lieliski pirmajā daļā Oskarē. Es gribu pasniegt balvu par aktivitātes stilējām balību. Tev būs, kur izlādēt enerģiju veselības fabrikā. Pakustēties. Paldies par ieteikumiem. Paldies jums! Mēs tiekamies pēc pārtraukuma otrajā daļā. Paldies! Spēcīgie kungi! Savienība ar Vētnēnībā mūsu labāko vadītāju pasaulē! Šo vadītājs Artūrs vadītāji! Paldies, paldies! Un par labsajūtu otrajā daļā gādās vēl joprojām Oskars Kozlovskis! Līga Butiņa! Jums aplausi Kasparam Rebetam! Juris Kozlovskis! Sākale Pāviņča! Un Krišāns Zālē ar jums Zālē šodien! Otro daļu mēs sākām ar pirmo etīdi. Kaspar, lūdzu nostājies galā. Jūs četri ieņemat vietu šeit, vienā līnijā. Nosauksim 4 aktīvas profesijas. Kā? Svarščiks, betinātājs. Ļoti labi, bet... Dietologs. Dietologs. Skaisti. Redziet, vēlmes piepildās. Sakņojiet. Tātad otrā mums bija dietologs. Trešā profesija. Urbējs. Un... Vai tiešām es dzirdu ginekologs? Jā! Bezdarbnieks. Aktīvākā profesija bezdarbnieks. Juris. Ļoti labi. Kaspar, tev iedosim blociņu ar šīm te profesijām. Ir modes skate, ir iznākuši šīm profesijām jaunākie formas tērpi. Mums ir modes guru, gribētu teikt zilais Kaspars, bet to redzēsim. Viņš iepazīstinās mūs ar jauno modes kolekciju. Visi gatavi, sākam otro daļu ar skaļu 3, 2, 1, aiziet! Esiet sveicināti modes ķīņu pavasarī šodien. Jūs redzēsiet profesionālo modes skati 2039. Sāksim mēs ar betinātāju. Kā jūs redzat, cilvēks zirgstelē. Šis tēps ir absolūti uguns neizturīgs. Saturēsiet uzmanīgi. Jā, brīdī varat aizdegties. Viņš uz takleti padarīta ļoti elastīga, lai varat uztaisīt arī foršu pieturienu ar platām kājām. Turpinām ar dietologiem. Kā jūs redzat, tas darbs jūs padarīs praktiski neredzamus. Līdz ar to ir pilnīgi pie kājas, kāda ir jūsu sejas izteiksmē. Pievērsiet uzmanību arī roku griezumam, kurā jūs
jūs varat redzēt visus okļhidrātus, kādi ir arī olbaltumvielās. Un turpinām ar urbēju. Urbēju sieviešu kolekcijā redzam īpašos cimdiņus, kuru katrs pirkstiņš ir urbītis. Varat pamestēt sev muguriņu, tāpat arī pievērsiet uzmanību kājām, jo urbītes ir kā milzīgi betona bloķīši, līdz ar to ir sajūta, ka jūs esat rēsns. Turpinām ar bezdarbnieku. Šīs kolekcijas nagla, kā jūs redzat, atbilstoši kolekcijai. Bezdarbnieks ir pilnīgi kails un aklo lepojās. Visus šos apģērbus no rītdienas varēsiet saņemt pie savām mājām, ja iziesiet ārā un nokliegsiet paralīti. Es gribu apģērbiņu. Atgādināšu, ko šodien redzējām labajā stūrītī metinātājs, dietoloģe, urbēja un bezdarbnieks. Ļoti seksīgi. Es gribēju tam, kas teica bezdarbnieks, uznāc uz skatuves. Es balvu tev gribu iedot. Uzkāp ātri uz skatuves. Ļoti labs ieteikums, kā reiz Jurija. Modes skata mums bija. Tev par šo ieteikumu dāvana kārt no mūsu draugiem Kroks apaviem. Vari aiziet iegādāties sev apavus. Tev paldies tev par ieteikumu. Višķi līdzīgs Mārim Verpakauskim. Turpinām mēs ar Oskaru un Juri. Oskars un Juris nospēlēs nākamo etīdi. Jums noliksim šeit priekšā lūk maisu pilnu ar priekšmetiem. Ar zilu kreklu. Mēs rūpējamies par saviem skatītājiem. Jautājums jums, kāds ir nepatīkamākais mājas darbs, kas jāveic? Jūs ieteikums? Trauki jāmazgā. Jānāk mājās. Jāklāj gulta. Paliksim. Mēmekļa tīrīšana. Jūs ar no purvciema, ja? Paliksim pie tā, jātiek mājās. Tas darbs nepatīkams. Tātad jums būs jātiek galā ar uzdevumu. Jātiek mājās. Izklausās neiespējami, varbūt jums tas izdosies. Iespējams jums palīdzēs priekšmeti, kas atrodas šai maisā. Šos priekšmetus aktieri nav redzējuši. Es viņus tur saliku, apsedzu, varat izmantot etīdē. Neiespējamā misija, jātiek mājās. Sākam ar 3, 2, 1, aiziet! Normāls esi? Jā! Ja kas rekur magnetofons, es ieslēgšu. Droši vien šefs atstājis kādu ziņu. Jā. Vai šef pārsteidz man? Sveicināti, aģenti, gudrais un debilais. Dzirdēji, gudrais? Jums ir jauns ziņojums. Lai to atskaņotu, nospiediet lūdzu podziņu numur 1. 1, 2, 3, 4. Es esmu gudrais. Lai cik tas neizklausītos arī mulsinoši, jums ir jānokļūst mājās. Tas nebūs tik vienkārši kā izklausās. Ārā ir milzīga vētra, ir plīsis kanalizācijas truva, un jūs, Kas bija ārā? Jau šis lūdons sāk aizraut. Partijas bišķi atpakaļ. Jā, nedomāniem. Aiziet. Sveicināti, aģenti. Netik tālu. Ja nokļūsiet mājās stundas laikā, tad pasaule Kas bija ārā? Ja nokļūsiet mājās stundas laikā, tad pasaule būs glābta. Ja nē, jūsu abas sievas kļūs par lesbietēm. Moš neko nedaram. Izlīdziniet lūdzu ziņojumu. Izlīdziniet lūdzu ziņojumu. Ierakstam mūsu balsis. Sveiki, mani ieklābi! Sveiki, mani ieklābi! Gudrais, tu esi debils. Pagaidi, es ko tur ir ierakstījis vēl šefs priekš tevis? Atmiņa pilnā. Intuīcija.
viegls. Es jau gadu šitās istabas stūris zinu. Te ir stūris, te un te ir stūris. 4 stūri kopā. Jā. Nekad tādā istabā neesmu bijis. Varbūt, kad sarunāmies, brīdi apstājamies. Vai tā? Mums vajag tikt mājās. Galvenais tikt no istabas stūriem ārā. Jā. Tā kaut kā es mācīju, jābūt durvīm. Durvis var atcelt pēc katrā stūrī pa vienām durvīm. Tas bija kaut kas no matemātikas. Man liekas, durvis ir tās ar roku. Nu, vajadzētu tikt ārā. O, kādā skaistā krāsā kreklīša. Es paņemšu to. Tas ir mans... Viņa jau lēnām sāk pārvēsties. Tas ir, es tulīt pārdzimšu par ādu. Pagaidi, ko tu man saki, es nesaprotu. Tas jūs esumīgi. Es slīdu pa zem durvīm kā āda. Bet tu pārvērties par blauzdaļu. Es padošu tev atpakaļ. Es salīdīšu ādā iekšā kā plaukstas. Cik man pat nav pulkstenis. Es nevaru pa zem durvīm, viņš man šeit atvēra. Ok, tā, kur mums bija kanāls? Fuck, kas te ir? Please, sorry. Atklājas deguns plīsa. Nē, atklā caurē. Nē, nu plīt. Atklājas žults. Nu atklās dārma. Jā. Uzliet brīlis viņai. Tā, mēs tagad esam ārā, mums jātiek iekšā mājā. Ko tu tagad aktīvs paliki? Izdomā. Ko izdomā? Seko manai melodijai. Būs grūti, vecīgi. Šis ir mans telefons. Kas es tajās nebīts? Tā es esmu tajā. Es esmu kanalizācijas trūmā. Pagai, kas bija šitā? Wow, tur kaut kas pīkst. Tā, vēl ir paliks poģīšu kods jāzina. Vajag stūpt, ka no iekšas kods, nevis no ārā. Jā, tad ir vēl jātiek iekšā, bet es vairs negribu būt plauktis, jo man sāk iesēt galvā. Ok, tad ja mēs tiksim ārā, tad mēs būsim ārā. Viņš tur ir. Jā! Jā! Jā, es redzu! Brīdīt izbeidz! Izbeidz brīdī! Kodu kalkulātors Svetbankai mēs uzzināsim mūļu kodu! Mājās tikt nav iespējams! Tas nav iespējams! Atdod neuzstāties, man vakaras enerģija palika. Nu, cik dziļā rokam? Tā, grāvi rokam, jā? Jā. Šitikiem izrakām? Bet tikpat. Wow, viņai ir simpātiska balss. Vajadzētu atstāt viņu uz viņu iespaidu, it kā es esmu kačaks. Neko savs. Tavs ir tavs kačuks. Gribu paturēt lāpstu. Varētu paturēt lāpstu, izprast, ka zemē kā stīni mazliet uzdancot. Klausies. No vectēva tā kā mantojumā. Labais muzikālās lāpstiņas, manas mīļākās! Nesalāk, no vectēva to. Viņa riktīgi sūdīgi dejo, jāprāt kāds jādara.
pabeigsim grāvi, ja? Nu, šādi izrekām, tā kā, bet... Ja pabeigsim grāvi, nav ko teikt, pateikšu kaut ko baigi gudru. Kas gribētu nomet? Wow, pārsteidzoši. Viņi ir brīnišķīgi. Jāpanāk, lai viņa mani noskūpsta. Es gribētu, es parādīšu. Un tev jāpārbauda, varbūt es vēl neesmu miris. Varbūt man lai mācība operāšana. Es ir runāts, tas stulba! Ja mums vēl neesmu miris. Может, я в Чакареву Esi miris. Я в Чакареву jānosūcās. Ai, stulba doma! Stulba tā doma! Nu jā, īstenībā, runājot par dzīves jēgu. Jā. Wow. Dzīves jēga, tas ir... Wow, jāliek viņai skatīties uz citu pusi un jābūt skrūtīgi par to laiku. Nu, tas tā kā, tu skaties, teiksim... Šīs kartā arī paliksi. Lieliski dejotāji izrādās. Kas to būtu domājis? Arturs, meitnes lieliski dejo ar labu. Paldies, Arturs, paldies. Mēs vēl tad, kad mēs cits neredzēs, uztaisīsim to elektrošoku. Sveiks, kā tevi sauc? Jāni. Tev mēs, tātad tu gribi izmēģināt elektrošoku uz savas ādas. Cik tam Jānim ir gadu? Viss skatās 13, viss kārtībā. Jāni, uzroti piedur, mums vajag tikt pie teviem muskuļiem. Kaspar, jā, tu... Liksies, tu vai jocīties, tā dara, bet tā vajag. Jāpārbauda, vai tu nāc ciet. Uzliekam. Es drīkst, ja? Pilnīgi ir ieslēgts, ja? Ir ieslēgts, liekam virsū. Svešs nav darīts ilgi. Šai brīdī mēs mēģināsim novērst šī kunga uzmanību. Tu esi gatavs, ja? Cik gados tu pirmo reizi skūstījies ar Džeku? Kas ir? Nepatīk dabūji. Par šīm lokām atvaino refleks, nenoturējos. Par šīm lokām, kad to izmēģināju savas ādas, es šo pulti iedošu tev. Un nākamajā etīdē tu varēsi to paši izdarīt Kasparam un Oskaram. Redziet, kā es visu labi sakārtoju. Es iedodu strāvu viņam un pēc tam Kasparam un Oskaram atriepjās. Šajā etīdē Kaspars un Oskars darbosies. Un tiklīdz tu jūti, ka vajadzētu kaut ko pamainīt, kaut kas ir ne tā, jāmaina. Tu dod enerģiju viņiem, tu iedod enerģiju ar šo odziņu. Pagaid, vēl nespied. Noregulēsim uz pareizo stiprumu. Tev bija vājais, mēs viņiem ieliksim lielo stiprumu. Ir pareizi? Ir kārtībā, ja? Jā. Viss ir pareizi. Lūdzu, daudz pults, ieņem vietu šai krēslā, lai tu labāk redzi, ērties, ērti jūties. Jo es to esmu darījis, tā ir bauda. Lai arī cik liktos, ka tu dari pāri, tas ir patīkami kaut kādā ziņā. Iedosim viņiem kādu darbīgu vietu. Vai labāk Oskaram iedosim pirmais teikums, ar ko etīts sāksies. Oskars, ko teiks? Ķegums. Transformators. Karš paplašināts teikums. Ķegums. Komats ir teikumā. Pieliekam vēl kaut ko klāt. Viņš garāk. Ķegums. Ķeguma hes. Opā. Ķeguma hes opā. Ķeguma hes opā, laši netiek pāri. Tas ir tas pirmais teikums, ar ko jāsāk etīt. Tu spied povi, tik līdz kaut kas ir jāmainā, es iesaku to darīt biežāk. Mēs skaitām. 3, 2, 1, aiziet! Johaidi! Opā! Ķeguma hes ir pāri, laši netiek pāri, ķeguma hes ir ciet. Tu esi izslēdz savu sirds aparātu! Prieks iepazīties! Milīts saka, laši netiek pāri!
Man šļūk nos blūzīt. Palīdzēšu! Zemi, palīdzi! Varbūt mums vajadzētu kādu gudri rīkoties un atvērt slūžas! Tu gribi ar karmas spēku vai vienkārši tāpat? Vienkārši mierīgi reiz! Jūs esat tā sapriecājušies, ka aizmirsāt, ka ir jāmaina. Kas tieši ir jāmaina? Tā, mēs varam sagādāt šo. Heigubā, es... Ko uzdarījos? Šurpjāņa bērni, dziedāsim paņemam, dziedāsim zāļi, līdz vēlam vakarā. Slūžas atvērās un jūs aizskalojat. Kur mēs esam? Kur mēs neesam? Reāli krūtu vieta, kur mainīt. Reāli krūtu vieta, kur nemainīties mums savā starpā. Jā, es pirms mirkli gribēju uzdot tās drēbes pamērīt, no kurienes tās ir? Es viņus atrādu pie draudzenes. Tās draudzenes skapī. Tu meklēji drēbes manas draudzenes skapī. Tu nemeklēji drēbes manas draudzenes skapī, es tev pats viņus no tā iedevu. Tu gribi savest mani kopā ar savu draudzeni? Kas tu esi par vīrieti? Baigi. Gudras tās! Tilīgs tu! Nāc to laši, varbūt pamakšķerēsim. Īstais brīdis, kad es varu izvilkt. Negribu makšķerēt! Un tomēr es izvilkšu savu apliecību. Malu zvejniecības inspektors, agents, Jānis Bargais. Jo ir starpība. Un jūs pārkāpjat likumu. Ja jau jūs reiz esat mani pieķērs, varbūt es varu kā atdarīt. Atdarīt man? Jā. Sev! Atdarīt sev! Sev atdarīt! Paņem airu un iesit pa galvu. Un iedodiet! Jānis aizgāvās. Es šeit centos viņam izraukt no rokām. Pagaidi, jā, nemūc prom! Nemūc prom! Es nepateicu, ka tas ir komplekts 3 vienā. Atbrīvoties. No datora. No sievietes? Tev jāiepazīst ar to džeku. Kas vēl variantiem? Sievas māte. Svars. Līdāk apmatojuma. Jūsu ieteikums šai etīdei būs smaržas. Smaržas ir jūsu ieteikums. Jūs runājat vienā balsī. Etīdi sākam ar skaļu trīnieku. Uzsveram trīnieku. Viss sagatavojas un... 3, 2, 1. Aiziet! Mīļā! Es atnesu smaržas. Nu, tu atkal esi pālī. Kas tagad ir noticis? Es vakar ar draugiem mīļi gulējām. Nu, un kas tad ir noticis? Es tevi mīlu. Vai, cik jauki! Oi, Māri, tu esi tik mīlīgs. Tāpēc tu zini, ka tas man nekādā veidā nevar aizvainot, jo es arī ar draudzenēm mīļi guļu. Nu, ja mēs braucam nometnēs un savos deju kolektīvu izbraukumos. Nu, tāpēc es uzstājiesos ar naudu. Brāks, tu tagad būsi iztērējis visu naudu, tu gribi teikt, jā? Jā. Nu, un kāds ir tās pēc maržām, ko tu man atnesi, kur tu viņus rāvi? Tās ir dults. Es pat izlikdamās nevaru pateikt. Pārprobē. Vai tas ir kaut kāds stulbs joks? Jā. Jūs kāds esat dāvinājis smaržas sievietēm? Jā. Un aktīvi
aktieri šo etīdi izspēlēs guļus. Ieņemiet lūdzu pozīcijas uz grīdas. Kurā bērnu dārzā gāja Juris? Sākam slīp izrādi. Aktieri ieņemat vietas, ekrāns ir ieslēgts. Esam gatavi. Tāpat kā sēžam, tā arī saucam. Skaļu 3, 2, 1 aiziet. Kopā! 3, 2, 1 aiziet! Nu re, būšu jums. Visu salabojis. Varbūt nemaz maksu nevajag, varam sarunāt kā savādāk. Man jau tagad ir tik skumji iedomājoties, ka jūs iesiet laukā un iesiet gar logu. Tad varbūt es palikšu šeit mūžīgi. Mūžīgi būtu tik jauki. Jā. Tas man jāgaida. Kas tur notiek? Kāpēc es nenolaidu ūdeni? Ko tu dari ar manu sievu? Viņš vien manā krūšturī. Normāli, vienkārši Santriņģis atnāca salabot dzīvoklī, elektrību, kā jau viņi to dara tie drēbi. Jā, Santriņģis te pēkšņi, jā? Jā, es vienkārši salaboju jūsu sūdus. Tas tāpēc, ka jums nestrādā krāns. Jā, es redzu, jūsēs ir gatavībā. Vai vienmēr sakot, kamēr tu neko nevar salabot, man ir jāsauc šādi īpatnēji paskatīties, lai... Tad es varbūt došos. Nē, jūs te palieciet. Jūs sadarat kopā, es iešu un nemēģiniet man atrunāt. Es tik ļoti baidos, ka Vai jūs gribējāt? Es esmu Jānis Meistars. Tāpēc jums ir tik... Tāpēc jums ir tik... Vai, es neskatīšos. Jūs beidzāt? Skaties! Kā tev tagad patīk? Tas bija! Kāpēc jūs viņu gribējāt krāpt? Jūs nu gan... Lūdzu man atvainošanos! Tā. Lūdzu pied... Ne jau kājās stāvot. Karāšos pied riesniem. Turies! Juris jau vienkārši tika pāri apbrīnojamā spējā. Ārprāts! Un tas viss tikai tādēļ, ka nenorāva ūdeni. Paldies mūsu spiedienas komandai, kas tik operatīvi pārkārto mums skatu. Aplaus mūsu spiedienas komandai. Sanda un Kaspars nospēlēs nākamo etīni. Sanda un Kaspars ieņems vietas sēdus. Mums vajadzētu noskaidrot, paskatieties uz Kasparu. Aplūkojiet Kasparu, vai nav dzejnieks? Vai, pareizāk sakot, vai ir dzejnieks? Ir. Kaspars ir sarakstījis jaunu dzejoļu krājumu, kas drīz būs veikalos, bet vēl nav nosaukums. Mums vajadzētu iedot nosaukumu Kaspara dzejoļu krājumam. Smilšu kaste. Zvejnieks. Zvejnieks smilšu kastē. Zvejnieks smilšu kastē ir tavs dzejoļu krājums. Tu esi ieradies pie Sandas. Šai etīdē DJs Plastiks nedaudz paspēlēsies ar jūsu balsīm. Savukārt es došos pie kāda no galdiņiem, lai jums būtu iespēja piezvanīt uz šo te telefonu un uzdot jautājumus dzejniekam Kasparam. Zvejnieks smilšu kastē. Sākam etīdi ar 3, 2, 1, aiziet! Labvakar, mīļie dzejas mīļotāji! Šodien
Gaiši man neviens vēl nekad nav pieteicis. Es varu dzīt arī Dievu. No jūsu daļas, pastāstiet lūdzu, noskaidrot kādu savu dzejolu. Varbūt no sava krājuma stilšu kasta. Es dzīvo galvos. Tad es paņemšu to varam skaidrīt līdzi. Trešo. Trešo, nerozminēju, taču man nekad. Es varu šādi. Ja? Tagad? Nu, kad vēl? Nu, davai, siet. Nevienmēr dzīves ir tur, kur viņas mēs gribētu redzēt. Nevienmēr mīlestība ir tur, kur mēs gribētu viņu just. Es katru reizi interpretēju, kā es gribu. Nevajag man stāstīt to. Nu, kam tas ir izdevīgi? Jūs tik strauji mainaties. Neviens mums esi ārā. Dzīvoklis rakstīts tā kā ir, un jūs tagad gribat. Kas? Eksperts horoskopā esmu čūku uzskata. Neieteiktu ar mani strīdēties. Labi. Nepatika dzejolīts? Kāpēc nepatika? Mums viss jāārās. Gribi? Nu, lai. Nevienu. Kaut izskats tevis kāds tu. Kā zāle pēdīgo. Kaut medās nekad neatnāktu. Tevi glābtu. Kā? Šitas papanika. O, storīgais reklāma. Halo? Halo, Ko? es gribēju uzdot jautājumu. Nu, nevajag, es būšu mājās. Nē, ne jau jums zvejniekam, dzejniekam. Paldies Dievam. Viņš tomēr zvejniekam. Vienkārši skaidroti. Dzejniekam, zvejniekam. Es tad gribēju pajautāt, kā jūs tāds dzejnieks zvejnieks, jūs nonācāt līdz tai smilšu kastei un vispār cik tur tie kubi ielien iekšā? Pupi? Pupi? Vai kupi? Nu pupi, nē, kubi, smilšu. Vienkārši paziņu pēc balss. Paldies! Nu, tad varbūt atbildam. Viņi jau man Facebookā rakstīja. Man neinteresē, klausītāji neinteresē, varbūt tikai viņiem un tev. Ielien tik, cik var panest. Katrs vīrietis var panest tik, cik viņš grib. Nevajag teikt. Vienās sestdienās vairāk. Bet dzejnieki mēs esam pieraduši runāt Hiperbolās. un hiperbolās. Hiperbolās! Hiperbolās! Mans vectēvs. Bolās! Mans vectēvs teikt, ka jūs esat veicami ar pautiem. Kādā sakarā? Es, ka jūs izrunājat to vārdu tik ļoti izteikti bolās, bolās, bolās. Es esmu mācījies angļu valodu, tāpēc man tas ir smieklīgi. Gribat vēl vienu dzejoli? Nu, davai. Vēl, protams, skatītāji gribēju kādu dzejoli. Nē. Es gribēju. Labi. Tu netīrā pasauli. Vai dzejoli? Tas ir viņa dzejoli. Tu netīrā pasauli. Tu netīrā pasauli. Tu kā es laucis netīrā. O, kā tas skan ausīs. Jūs vienkārši postat palīdzēju. Nu, es rakstīju mātei? Māte postīja jūs ceļu? Ne jau savai mātei. Sešai. Bērnībā vēl bija sapnis. Aplaus arī 20. galdiņam, kas uzdeva jautājumus Līdžai. Liels paldies zvejniekam, dzejniekam par lielisko dzejas krājumu. Un mēs turpinām. Mums ļoti patīk, ka jūs nākat pie mums ciemos katru reizi, un mēs gribētu jūs iepazīt vēl vairāk. Šajā Kaspar, tu ieņem vietu pie galda. Savukārt šī burvīgā trijotne nostājas vienā rītā. Mums ir jāatrod katram no aktieriem kāda kaita, kāda ķibele. Kaut kas ir noticis, Jūrija.
Jurim ir beidzies zils dzēriens, es nolasīju pareizi tavu signālu. Vēl varianti. Kas? Izkrita acs? Neļauj viņam televizoru skatīties. Pazudušas protēzes. Juri, tev pazudušas protēzes. Līgai ķibeli. Abas kājas kreisās. Vēl variants. Pabļājam. Izkrita logu. Kaldu. Redz visu dzeltenu. Līga, tu redzi visu dzeltenu. Un Artūram, kaut... Nebija mēnesi internets. Artūr. To nepārāk. Mēģini iztēloties, kā tas būtu, ja tev mēnesi nav internets. Jā, tev nav mēnesi internets bijis. Ar bārmeni viss ir kārtībā, tāpēc acu skatu uzmetot, kas viņam galvā, to zināsim tikai vēlāk. Šajā etīdē aktieri savas problēmas pie bārmeņa izdziedās. Elvija Grafcovā ģitāras stīga pavadījumā, aplausus lieliskajam ģitāristam. Un bārmeņš viņam centīsies palīdzēt, atbildot arī dziesmā. Etīdē bārmeņš ar skaļu un melodisku 3, 2, trīnieks, klasiet, aiziet vēlreiz trīnieks. 3, 2, 1, aiziet! Poķi. Pirmoreiz strādāju ar sistēmu. Viss man var sāsgadīt, viss man var šķirdēt. Viss man ienāk Čau, Andri. Čau. Skatos tev jauns moderns bāriņš ar handsfree tagad malc, un tad ielēm ar abām rokām kaut ko. Labi. Ko? Tu gribi kaut ko dzeltenu vai kaut ko gāzēnu? Zin kā ir, man īstenībā ir. Īstenībā man vienalga. Es zinu, es redzu, asaras ir bijušas taviem aigiem vēl vismaz 3 stundas. To ir jocīgi. Trūks nevar raudāt. Sveiki, es atvainojos. Antes var reko naudu pa vakardienu. Čau. Paldies, bija smuka nakts. Viņi vienmēr pieregulē man hands-free. Īpaši vakaros. Kaut kas uz sirds. Es nezinu, kas bija tas. Es ceru, ka kaut kāda Krievija. Man ļoti garšo sarkanīgs, bet šitin viss man izskatās kā purīts. Es neredzu nevienu krāstu, izņemot savu dzelteno māsu. Ko man darīt, labu cilvēku, ko man darīt? Es gribu ķerties varavīgs, krāsās parīt. Ko man darīt, labu cilvēku, ko man darīt? Gribētos arī parīt. Domāju, šo jau handsfree te kaut ko arī uzgatavot. Jā, mums ir beigušās olas, ir tikai gurķīši. Tagad tu tik ļoti izkliedzi tā sērija, ko man darīt, es gribēju tev teikt, atnāc parīt. Parīt, mums ir laika Kā parīt, vai kā parīt? Nē, parīt, tā kā parīt. Tā kā parīt? Tad zini kā? Stulb, ne? Tas tieši. Jā, dzīvē viss jau izdomāja ļoti vienkārši. Vienkārši ieklausies. Drīz kāda dzirnās. Ja tev nepatīk krāsā dzeltenā, tas nozīmē, ka tu ieskatījies nepareizajā pacanā. Tev vajag citu čeku, tev vajag precēties, un pēc tam arī kopā ar viņu nosvērties.
Es esmu džeks, kuru neviens nesaprot. Jā, vienkārši puisis ar savu puķi un handsfree. Lūdzu, paliec stāvēt, es nākšu. Čakās! Mana pirmā sieva arī teica, ka nāks vēl. Atnāca, jā. Ar kreditoriem atnāca. Tev jau tas nesāp, tev savas sāpes. Franč vēl, Franč nenokavējas. Nē? Tieši tikai tagad servēju, mums šodien ir puķītes. Ar ūdenīti, vai šņadīti, vai brūno. Ko tu gribi? Kāda Wi-Fi parole? Tu tomēr esi tas džeks, kas vienmēr, otrais jautājums vienmēr ir, kāda ir Wi-Fi parole, un pēc tam tu pazūdi kaut kur. Wi-Fi parole ir es laimīgs. Šitas baigi rādības, es uzmanīgs. Es jums laimīgs. Miega dziesmīgi. Es baigi sagrūzījies un neizskaties. Šūks krāvos. Uztraucās lopi, dzīve ir nešēlīgā bez Wi-Fi. Viss ir tik stūpi, visi apkārt ir stūpi. Es viens pats ir normāls, es viens pats ir normāls, es viens pats ir normāls, ir normāls, ir normāls. Vajadzēja pieturēties pie manis, ja? Normāls, 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 paranormāls. Vecīt, zin kā, ir parasti cilvēki atnāk un viņi pasaka, kas viņiem uz sirds. Wi-Fi. Nu skaidrs, lūdzu, es sapratu. Un tu pat nevari dzīvot bez. Sasmējos. Klausies. Es zinu, kā tas ir, es tur esmu bijis. Es nevaru aizmigt, kamēr nav līģis interneta lietus. Mana parole ir tāda, kāda tā ir. Mana parole ir tāda, kāda tā ir. Ja tu mani retvītosi, es tev uzlikšu slēpies filtriņu. Bet ja tu saņemsi drosmi un mani nošērosi, es ļoti iespējams būšu uz tavas sienas. Retvītu manu pariņu. Es kļūstu mikros, kad ziedu vīriešiem. Nepārproti mani, mans brālis ir zilais. Viens vīrietis ienāk un šmuce bārā. Kā tajā latviešu ticējumā, ja ienāks otrs, tad būs arī šmuce galvā. Paldies, mīļais bāra dievam. Sveiki! Vai slabi? Jā, šodien lija. Mums bija slapjā stunda. Es domāju, bija kāda meitene ienāks un domāju par mani. Jūs jau nu tagad runājat kā Māris. Labi, ielējiet kaut ko mīkstu. Ok.
Viņš tu, ja? Man kā reizē švamju vīns. Faberžē. Pagaidiet, es attaisīšu. Jūs stiprāks. Ar zobiem? Nu. Aizskāru tematu. Man nav visi zobi, to man izdarīja no ķēngara tie lopi. Paprasīju cigareti, bet nevarētu teikt, ka viņiem zobi nebija reti. Viens kā visi, totāli lisi, sitiens man pa deglu, es nolietos uz leju, ciet nosauc mani par geju. Es devu pretī, ar ausu viņam pa celi, ar degunu pa pēdu, bet man sāpēja vairāk, es tev pastāstīju savu bērnu. Es kaut kāds gangsters. Viņa pārēc mums. Okay. Mums ir Wi-Fi, ko jūs varat paņemt. Tu ielēji divus. Divus Wi-Fi. Mums šodien visi vīni ar grauzdiņiem. Sorry. Paturēt stundu mutēm. Reizi arī tavā dzīvē viss ir vienkārši. Tā teica mans tēvs, kurš bija pirāts. Viņa māķa vietā bija krūze ar morsu. Tāpēc viņš bija ļoti gudrs. Lai tu zini, kāpēc zobi tev ir doti. Tāpēc, kā mēs reizēm esam loti. It sevišķi, kad trāpamies bez ķengara raugā. Kāpēc tu tā vienkārši nelien mājā?